Tātad labu rītu vēlreiz visiem. Nu, klausaties. Situācija tāda. Ļoti bieži notiek tas, kad cilvēki, vērojot, ko dara sapulču vietās, ko ticīgie dara sapulču vietās, jo nevar nosaukt šīs vietas par draudzēm. Daudz dažādu iemeslu pēc, bet šobrīd video būs par ļoti vienkāršu lietu, ka to, ko dara sapulču vietās, ļoti bieži, kā raksti arī saka, runā cilvēku izdomātas lietas, sacerējumus, teikas, basņas. Timotejam, ja nemaldos, abās vēstulēs Pāvils stāsta, kad laiku beigās būs tādi cilvēki. Un paskatījos šodien Keneta Koplendu, tur vienu raidījumu par viņu. Kanāls saucās Justin Peters Ministry, un ir svaigs video par Koplendu, cik un kā viņš tur visu tukši runā, un runā tik par naudu, par mantu, par naudu, par mantu, un neko nerunā par elli, nāvi, grēku, par Kristu, kurš atpirka mūs. Tad Koplends ir tik dziļos maldos un visur cauri strāvo šī nauda, manta un bagātība. Un skatoties uz to visu, es izdomāju, kad tik daudz ir cilvēku vārdi, kad ļoti bieži cilvēki pie saviem vārdiem pievelk klāt Bībeli. Nu, kaut kā tā. Tāpēc arī ir visa šīs naudu, mantu, labklājību sludināšanas, kad cilvēki pie savām šīm domām, idejām un jaunajām mācībām un vēsmām un vārsmām un pie jaunajām šīm plūsmām, demoniskām, sātaniskām pievelk Bībeles tekstus. Vienkārši ļoti īsu video gribu darīt tā, kad es nolasīšu kādu rakstvietu, un tā, lai ir mums tuvāko, brīžu vai stundu vai dienu viela pārdomām, jo pareizi ir lasīt Dieva vārdu, jo Dievs ir vārdu pateicis, un mēs kā cilvēki viņu paņemam, sagrozam, kā vajag, kā patīk, kā gribam. Mēs izkropļojam visu to, ko Dievs ir gribējis. Mēs izkropļojam visu to, ko Dievs ir gribējis mums pateikt, pienest. Var sakot, mēs izkropļojam Dieva vārdus un principus un visu pārējo. Tie, kas sludina visu par pozitīvo, Allans, Parijants pārsvarā, tad redziet, kur ir rakstvieta, ļoti ātri nolasīšu. Apustuļu darbi, puiši meitenes, tad klausaties. Apustuļu darbi. 14. nodaļa. Apustuļu 14. Lūk. Apustuļu 14 un 22. pants. Un te ir rakstīts tā, viņi stiprināja mācekļu dvēseles, un mudināja palikt ticībā. Stiprināja mācekļu dvēseles un mudināja palikt ticībā, sacīdami, ka Dieva valstībā mums jāieiet caur daudzām ciešanām. Lūk, tātad šis viens pants mums ļoti konkrēti parāda, kad ja tu esi
sekotājs Kristum, pa īstam, tad tev būs daudzas ciešanas. Un savās dzīvēs, ja mums nav šo nekāda veida ciešanu, pilnīgi nekurā sfērā vai jomā, ja pilnīgi nav, nevienā dzīves jomā sfērā tev ciešanas Kristus dēļ, Dieva vārda dēļ, jo Dievs mums ir tik daudz lietas pateicis citās rakstvietās, piemēram, dzeneties pēc manas valstības un manas taisnības, kad pārējās lietas es jums piemetīšu. Un viena no šīm lietām, tad ir runa par materiālo. Un nevienmēr nokrīt no gaisa tik, cik tu gribi. Nevienmēr nokrīt no gaisa tajā laikā, kad tu gribi. Un tas sagādā ciešanas, neērtības vai grūtības un finālā ciešanas. Tas ir tikai viens aspekts. Un tāpēc, ka ļoti daudzi, protams, ienaidnieka sātana vadīti, ļoti daudzi sludina šo labklājības evaņģēliju, kurā, apmēram tiek ņemti groži savās rokās un tiek izmantots jājam dzirziņš šī došana, sēšana, došana un sasola jums atpakaļ tādus labumus. Bet tā vietā, protams, kad ieguvēji ir šie labumu solītāji, jo viņiem saziedo un samet grozos un spaiņos. Un tā vietā tu tiec ievilkts šajā labklājības, naudas, mantas un veselības maldu mācībā. Un tu tam veltīji laiku, un tu tajā, tas kļūst par tavu dzīvesveidu, jo tev svētdien atkal ir jāmet. Un tev atkal ir jāmet, un tevi atkal tajā stumji vēl grūž iekšā. Bet Dievs tā nekur nav uzrakstījis. Tāpēc mēs redzam, ka šeit Dievs ir paredzējis šīs daudzās ciešanas, daudzās dzīves jomās. Un tāpēc negribu gari filozofēt, gribu apstāties uz šī, pārdomājiet, kas tikko tika izlasīts no Bībeles, no Dieva vārda, latviski, pieļauju domu, ka viņš citās valodās skan ar to pašu jēgu un nozīmi, ja? Kad Dievs ir pateicis mums, ja? Kad viņa valstībā, jeb debesīs, jā, mēs nevaram savādāk ieiet, jo ja tu šodien neciet un neisi ciešanās, tāpēc es pieļauju domu, ka šis, kāpēc ir teikts par šo šauro ceļu. Jā, tāpēc arī tagad man nāk šī rakstvieta, kad šaurs ir tas ceļš. Šaurs un ciešanas ir viss kopā. Un ja tev ciešanu nav, vai praktiski nav, vai tu ciet arī, bet ne Kristus, vai Kristus vārda dēļ, tad arī kaut kas nav kārtībā. Un tas nozīmē, ka tu šodien ej pa plato ceļu, ja tavā dzīvē nav ciešanas, neērtības, ja tu sevi neierobežo, jo kas ir ciešanas, kad ir lietas, kuras tu gribētu kārotos, pasaulē tas ir, tev tas nav, tu apmēram to gribi, a Dieva vārds saka, nemīli to, kas ir, nemīli pasauli, nec to, kas ir tajā, nepieķeries mantai, nepieķeries naudai, nepieķeries bagātībai, un tu uzreiz tā hops, Dieva vārds saka, to nedrīkst, to nevar ņemt, tas ir grēcinieku, tas ir sātanu, tas ir pagānu, tas nav man vairs, tas vairs nav man, tas nav priekš manis, wow! Un sāk savilkties šī josta, jeb šī cilpa ap tevīm,
un visur nedrīkst, nevar, nedrīkst. Un tad tu saproti, ka tie ir ierobežojumi, tas tevi kļūst par kaut kādu sašaurinājumu tavā platajā, anglis saka race, tavā wild race, tavā šajā bezprātīgajā skrējienā, kā šie wild animāli, zirgi vai kas skrien pa prērijām. Pēkšņi hops tevi ierobežo Dieva vārds un pasaka, nevar, nav priekš tevis vairs, nevar, nedrīkst. Wow! Un tad tu sāc izjust ciešanas. Bet Dievs saka, ka caur šīm ciešanām tev būs jāiet, un tās vēl nav tavas fiziskās vajāšanas. Tevi neviens vēl nesit, tevi neviens nespīdzina. Tev neviens negriež galvu nost Kristus vārda dēļ pagaidām. Tāpēc šo rakstvietu Apustuļu darbi 14, 22. pantiņš. Izlasiet paši, vēlreiz izlasiet paši, jo jums šis Dieva vārds ir pašiem jālasa. Es tikai varu būt kā tāds, kas iedvesmo un pasaka, bet lūdzu šo vārdu izlasiet un, kā psalmos teikts, pārdomājiet šo vārdu dienām un naktīm. Pārdomājiet, turiet šo rakstvietu savā prātā un pārdomājiet.